Esiet sveicināti māja pirmajā un īsākajā darba nedēļā. Klāt 4. maijs. Par to, kādas iespējas tas šoreiz mums visiem piedāvā. Un, pieminot vēstures pētnieku Arvi Popi, uz īsu brīdi paviesosimies galvenajā Rīgas nomalē Bolderājā. Par to arī mūsu šī vakara raidījumā Galva, pils, sēta. Ar dziedāšanu un sadziedāšanu, ar dejošanu un sadancošanu šai nedēļā Rīgā tiek gatavotas 4. māja svinības, kas reizē būs koru mēneša noslēgums un sākums jaunai deju svētku tradīcijai. Ir nedēļas vidus, 7 vakarā. Valsts tehnikuma zālē nepārtraukti atskan priecīgas sasveicināšanās un noklaudas durvis. Pēc darba un mācībām uz lielo kopmēģinājumu te sanākuši vairāki Rīgas koru dziedātāji. Un mēģinājums sākas. Kopš aprīļa vidus Rīgā rit koru mēnesis. Tie ir dažādi koncerti, kas savā ziņā iezīmē gatavošanos nākamajiem dziesmu svētkiem un ir kā atskaites punkts par paveikto. Mēģinājumi un pavasaris darījuši savu, un diriģentam Intam Teterovskim jāvada kopmēģinājums Deju čukstus. Pagājušais es teicu, ka man ir vakar balta šodien vienkārši ekskluzīvi. Un tāpēc mēģināsim šodien arī kāpēc maz runāsim un daudz muzicēsim. Šovakar mēs šeit gatavojamies 4. mājā. Mūsu grupai ir koru skate un pēc tam arī vakarā 4. mājā Krastmalā mēs piedalīsimies arī lielajā Rīgas koru kopkoncertā. Kas tie ir mēs, kas te tagad dzied? Man ir grupa, kā es nosaucu arī savu grupu skatē, mēs esam 2. celiņš. Tad šeit ir kopā 8 kori. Varētu teikt, Rīgas labāko koru galvgalī. Tad mēs esam, teiksim, tā pirmais 20-nieks. Jau koru mēnesis kļūst par tradicionālu pasākumu, un šai gadā tas īpašu skanējumu iegūs Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā 4. maijā, kad Rīgā būs tāda kā koru diena, kurai tad pašlaik arī gatavojas visi Rīgas kori. Ārkārtīgi labi, ka mūsu koru mēnesis noslēdzas ar 4. maija pasākumu. Un labākās Rīgas koru grupas 4. maijā dziedās Latvijas Universitātes lielajā aulā. Tie būs 4 milzīgi koncerti un tikko karsti nodziedāts, iemācīts, varbūt tiksim tā atdziedāts repertuārs. Tā būs ļoti laba iespēja, ka to varēs pēc tam dzirdēt arī klausītāji Krastmalā. Koncertus Universitātes aulā var apmeklēt ik viens, kam vien ir interese par koru mūziku. Koru koncerti pārsvarā ir bezmaksas, un tāpēc, ja es varu aicināt, droši dodieties visas dienas garumā Latvijas Universitātes lielajā aulā 4. maijā, klausīties, vērtēt, un ir iespēja arī klausītājiem izteikt savu vērtējumu, kas arī, protams, tiks pēc tam publiskots un atzīmēts. Kādā veidā? Tādā veidā, ka pēc skatītāja vērtējumu labākais koris tiks gan apbalvots, gan piešķirta kāda īpaša balva. Arī Rīgas dejotājiem šai pavasarī rit raitas solis. Aprīļa beigās VF kultūras pilī no rīta līdz vakaram nenoplaka dejot prieks. 4. maijā Rīgā Ķīpselā notiks pirmie galvaspilsētas skolu un jaunatnes deju svētki. Sadejošanā piedalīsies 2700 dejotāji no 122 Rīgas tautas deju kolektīviem. Tā būs mūsu Rīgas bērnu dejotāju dāvana Latvijai jubilejā. Tas ir liela koncerts, kura nosaukums ir Lai visiem mājas ir. Un koncerta viena no tādām galvenajām idejām bija izdejot latviešu tautas vērtības. Jo tas ir kopīgs stāsts dejā par to, ka mēs mīlam savu ģimeni, savu zemi. Arī dejotāji patiesībā ir tāda liela ģimene, kur deju kolektīvu vadītājs ir mamma vai tētis. Jo patiesībā mēs ļoti daudz šie bērni strādā dienā, gluži tāpat kā kādreiz senie latvieši. Smagi strādāja un katru darba cēlienu svētīja ar svētkiem, lai pateiktu paldies par padarīto un izdoktos svētību nākošajam posmam.
Koncerts sola īpašu un neierastu programmu. Koncerts sastāv no vairākām epizodēm, kas patiesībā atklāja gan bērnu būtību, gan arī apkopā visas šīs vērtības. Jo šajā epizodēs bērni ar deju gan strādā, gan apmīļo savus mīļos dzīvnieciņus, gan dara blēņas, gan spēlē dažādas spēles. Un šeit mums būs arī ārkārtīgi interesanti ideja vienā dejā, kur patiesībā visi bērni savā ziņā ir dejas līdzautori vai mazi horeogrāfi. Jo, piemēram, dejā Skaludanči. Katrs bērns ir domājis savu kombināciju. Un šeit būs tāds neierasts, kad dejos vienu deju, bet katrs šo deju dejos tomēr savādāk. Ļoti daudz ir šādu atraktīvu momentu. Kopš neatkarības deklarācijas pieņemšanas brīža pagājuši 17 gadi. Tie ir 204 mēneši vai 6205 dienas. Katra no tā kādam no mums ir bijusi īpaša. Tāpēc visi rīdznieki un ik viens pilsētas viesis tiek aicināts atzīmēt šos svētkus un priecīgā noskaņojumā apmeklēt svētku pasākumus. Visa diena, 4. maijs, Krastmalā būs dažāda veida pasākumi, sākot no vismazākajiem interešu grupa, kur, teiksim, uzstāsies bērnu ansambļi un kur varēs vairāk piedalīties bērni paši, līdz pat vakara daļai, kur mēs kopīgi ar rokgrupām un mūsu Rīgas koriem sumināsim mūsu valsti un atzīmēsim šo 17. mūsu valsts neatkarības deklarācijas parakstīšanas gada dienu. Ik viens ir aicināts dalīties arī ar īpašajiem notikumiem mūsu dzīvē, pieliekot tos simboliskai laika upei, lai veidotu līdz šim lielāko dokumentālā foto izstādi par 17 Latvijas neatkarības gadiem. Notiks arī tradicionālās rituāla ceremonijas, kā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Būs orķestru defilē, kas defilēs gan pie brīvības pieminekļa, gan Krastmalā. Un kas varbūt vairāk grib kaut ko darīt telpās, nevis brīvā dabā, visi ir aicināti uz Kinoteātra Rīga, kur notiks dažādu filmu demonstrēšana. Latviešu filmas? Jā, latviešu filmas un visdažādākās filmas, sākot no vecākām līdz pat visjaunākajām. Bet svētku noslēgumā, protams, būs liela auguņošana Krastmalā. Viņa pēdējā grāmata, Rīgas galvenā nomala, bija par Balderāju un Daugavgrīvu, vietu, kur pagāja paša bērnība un skolas gadi. Viņa nākošā grāmata, grāmata par Bermonteādi, tā arī palika neuzrakstīta. Balderāja 1910. gadā ieņēma Latvijā administratīvā rajona 5. vietu rūpnieciskās ražošanas ziņā. Ventspils ir 9. vietā 1910. gadā. Šeit ir ļoti spēcīga rūpniecība. Vēlāk viņi vairs neatplauka pēc kara tādā apjomā, jo daudz ko aizvazāja uz Krieviju. Vai ne? Tā kā viņa ir ļoti ievērojama visādā ziņā, gan kā kultūras centrs. Gan aizsardzība, gan ekonomika. Un šeit bija pirmais telegrāfs no Rīgas biržas komitejas, Rīgā, centrā, Doma laukumā, uz šeit. Tā kā pirmais reālais telegrāfs cariskajā Krievijā bija tieši no Rīgas uz Balderāju. Vēsture ir ļoti bagāta šai Rīgas galvenajai nomalai. Atstājot Krieviju, viņš pa ceļām tur kādā braucienā Duntē bija sapazinies ar Jakobīnu. Un 44. gadā viņš paķer to Jakobīnu līdzi un aizbrauc. Tā kā Minhausens noteikti ir kaut kur arī jāaizzerga. Zviedru laikos 3 gadus šeit bija mācītājs, garnizona mācītājs. Kā zināms, vēlāk viņš Bībeli pārtulko Alūksnē, jau būdams Alūksnē, bet tā šķiet pēc laika, pēc tiem gadiem, ka viņš šeit ir tēvreiz pārtulkojis. Tā kā šeit ir radusies latviešu tēvreiz. Mūsu tēvs debesīs,
kurš patiesībā salīdzinot ar gliku tulkojumu ar tādām niecīgām redakcionālām izmaiņām tiek skaitīta šī lūkšana vēl joprojām. Tas ir ļoti vienkārši. Šeit dzīvoja ļoti daudz laivinieki, kuriem piederēja tādas palielas burlaivas, kas krāva un izkrāva kuģis, jo nevienmēr kuģi varēja piestāt pie krasta, vajadzēja kravu pievest, provīziju vai ko. Un šīs te platdibena lielās buru laivas vāciski sauc bulle. Un līdz ar to izveidos bulle ar A, bullu upe patiesībā, un latviskojot buļļupe. No personīgām atmiņām 1940. gada Ligo vakarā te stāvēja padomu tanki. Toreiz nebija asfalts, bet bruģakmeņi. Tādi klusējuši un drūmi. Un blakus mans tēvs un citi armijas vīri un radi un draugi un ģimenes gatavojās Ligo svētku svinēt. Viena dāma piegāja uzlika vainagu uz tā tanka. Un, protams, tas bija liels uzstā pārkāpums. Varēja būt ar bumbu, tas tankis ar kāju nogrūda. Šī ir vieta nosacīt, kur varētu teikt Bolderais pirmsākums. Jo šeit ietecēja buļļupe Daugavā, šeit nolika muitas posteņus, šeit iekasēja vēl Zviedru laikā tā saucamo licentes nodevu no visiem, arī no hercoga Jākaba kuģiem, kas nāca no Jelgavas, jo ja nāca pa Lielupi ietecēja Daugavā, šeit bija lieliska vieta, kur kontrolēt gan Daugavas satiksmi, gan Lielupes. Es vēlāk satiku nejauši klejojumos pa pasauli cilvēku, kurš puikas gados ir dzīvojuši šeit. Es teicu, bija krokodils, bija. Viņš teica, mēs vēl kaitinājām, bakstījām viņu ar kociņu. Izrādās šeit tādā, basēnā, zem mājas pagrabā. Ir dzīvojis neliels krokodils. Vasarā viņš ir laists, tur bija tāda vasaras tvertne vai bedre. Tā kā viņš ir nodzīvojis te ilgu laiku, un par cik toreiz ūdens bija tīrs, un te vietējās meitas nāca peldēties kapagrāvī, tad tur vienreiz izskrējis, ir niebļāvies, krokodils izmuka, un tad viss tās dāmas tempāja un mēs tušās krastā, un vēlākās tās dežūri joks ir bijis par krokodilu. Šī leģenda par krokodilu droši vien nezudīs. Tāpat kā arī rakstītās grāmatas un raksti par bākām, buru kuģiem un tvaikoņiem, par latviešu jūrniekiem tolaik, kad uz koka kuģiem brauca dzels vīri. Par latviešu jūrniekiem un kuģiem ar sarkanbaltu-sarkano karogu mastā. Un bākas, jeb kā Arvis mēdz teikt, zvaigznes krastā, vienmēr aicinās jūrniekus atgriezties to dzimtajās mājās. Jūras noburtie. Tā sauc grāmatu, kuras atvēršanas svētki notika Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tur bija aplūkojama arī gleznu izstāde un kuģi pudelēs. Pilnībā jāpiekrīt autoram, ka nevar pieļaut, lai no vēstures izzūd liecības par Latvijas zivju rūpniecības ministrijas izveidoto 3-gadīgo jūrniecības jungu skolu Vecmilgrāvī, kurā no 1946. līdz 1950. gadam mācījās gandrīz 200 kursantu. Daļa no viņiem vēlāk veidoja Latvijas zivju rūpniecības flotes kodolu. Tā Jāņa Buklovska grāmatas Jūras noburtie ievadā saka Antons Jaters, Latvijas jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs. Šitie 200 apmēram vīri, kas pirmie no 45. gada līdz 50. gadam nomācījāmies jungu skolā, tā saucama īstā jungu skolā, jūrniecības jungu skolā. Mēs neesam nevienā arhīvā. Vienīgais oficiāls dokuments nav pārvaldes mājas grāmata.
Tā nu pateicoties grāmatai un tās autoram, ir atšķirta vēl viena jau piemirsta lapas puse mūsu jūrniecības vēsturē, kur laiks ierakstīs lielajā vēstures grāmatā uzreiz pēc Otrā pasaules kara. Tālbraucēju kapteinim un grāmatas autoram izdevies pa kripatiņai viens savākt kopā to, kas jau šķietam varēja būt zudis. Un te palīdzīgi roku sniedzas gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, gan Jūrniecības savienība. Tas ir mūsu sākums. Un es varu būt lepnis ar šitiem, kas palikuši vēl dzīvi. Austrums, Hars, vai ne? Nu, daudz vēl ir, vai ne? Bet ļoti daudz ir aizgājuši. Kapteiņi, Slaviņš Saltais, teiksim, Imants Kalniņš, bija te Brunis, kas ir apbalvoti ar ordeņiem lieliem un nopelniem bagātie zvejnieki. Tie jau aizgājuši. Bet tāpēc man radās tāda ideja, lai mēs nepazustu, jo mūsu skola nav nevienā Latvijas arhīvā. Nevienā. Mēs tā kā jauni toreiz bijām, mums tas ir tikai vienkārši romantika. Vienkārši romantika bija, teiksim, par to, tā kā mūs ved uz to jūras skolu, tur ar tādu vecu Studebēkeru mūs salasīja vēl ar rudenī, 8. oktobrī, tas bija 45. gadā. Tieši pēc kara, faktiski tā pareitnē, tas ir Mājas, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobrs. 8 mēneši pēc kara tas tikai bija. Mēs jau bija priecīgi, ka mums ir jumts virs galvas. Nu, man jau bija tā Rīgā, kur dzīvot tā, bet bija tādi, kam bija ne kopmītnes, nekas, kas brauc no Latvijas apkārtnēm, nekur bija mājas sadaudzīs un vecāki pat nebija un tā. Tā kā viegli nebija. Karš bija iznīcinājis pilnīgi visu, un skolas beidzējiem nācās uzsākt savus jūras gaitas ar tādiem kuģiem, kādi no toreiz bija pieejami. Vācu mīnu trāleri. Viņi saucās pārtaisīti viņi ir. Viņus pārtaisīja pēc zvejas kuģiem. Nu, tas bija repatriācijas. Viņi dabūja, Leiši dabūja, Igauni dabūja un Latvijā dabūja. Un galvenokārt tas uz Liepājas gaidīja. Viņus noņēma no tur lielgabalus, ložmetējus, ko tur pārtaisīja, un mēs gājām miera laiks, kā saka, iesākās. Arī Jungu skolas absolventam Jākabam Līmanim šī ir svētku diena, jo muzejā atklāta viņa gleznu izstāde. Apskatām arī paša darināti kuģa modeļi pudelēs. Viņi vienkārši pudelēs. Tas jau bija vecs sapnis bija. Tā kā saka, kad grūti jau ir pirmais, kā to pudeli iztukšot. Pēc tam otra grūtība, kā viņi dabūt to kuģi iekšā. Pirmkārt, es gribēju kuģus liktenis pudeles tādas, kas ir nevis tā no fantāzijas, no sapņiem, bet esošos modeļus. Dabīgi ne tik precīzi, kā riktīgi kuģu modeltājs, bet tā, lai viņi atbilst vismaz 70% tam modelim, ko tu gribētu darīt. Tā kā pirmo es iztaisīju, tā, ka tur ir redzams tā pudele, tas ir vidējais zvejas trauleris, kur es nobraucu stipri daudz, 10 gadus Atlantijā, tā kā es viņu vienkārši zināju, tā no skrūves līdz skrūvē, kas atsīt. Dabūt kuģi pudelē, tas esot smalks darbs. Reizēm paejot pat 3 nedēļas, varbūt pat vairāk, tā saka meistars. Taču atgriežoties pie gleznām jāteic, ka tās rotā arī jauniznākušās grāmatas vākus. Tāda ideja bija, kad, redziet, mēs tomēr esam, kas sacīt, no viena kursa, no vienas pašas jūras skolas, gandrīz tādīs pašais gados, 45, 46 gadi, un grāmatu noformējumu vajadzēju, un man piedāvāja, vai man nekas nebūtu pretī, ja būtu mans gleznas virs, un tieši uz to brīdi es biju uzgleznojis tos jungus, kas jūs pēdējā vāka. Un es skaitu, ka tā grāmata pat pa sevim saturs ir interesants ļoti. Un tie vāk arī višķi krāsni pataisīt tā. Vēl tikai acumirklīgs foto, un arī šie klātesošie bijušie Jungu skolas skolnieki ir iegājuši vēsturē. Jo vēsture jau neapstājas. Tā turpinās.